Jo tu vari otram cilvēkam palīdzēt, un cilvēks otrs arī tev palīdz. Pašlaik šajos laikos būtu ar to jālepojas. Es neesmu nekā tāda izdarījusi tāda ļoti liela, lai es varētu lepoties. Ir cilvēki, jā, kas arī jūtas ļoti lepni par sevi un paliek ļoti iedomīgi. Es domāju, iedomīgi paliek tad, kad jau sāk otru cilvēku vai ir apkārtējos zemāk novērtēt nekā pats sevi. Nevar būt vienaldzīgs pret visu. Ir arī jālepojas par to, ka tu esi sasniedzis, izdarījis. Vai vienkārši, kā tu dzīvo, tur jālepojas, jo, katrs nevar lepoties ar visu. Es domāju, īpaši par sevi lepoties nevajag. Ja būs kāds, ja būs pelnījis, tad par tevi arī kāds pateiks labu vārdu, bet ja ne, tad ne. Savā ģimenē es laikam varētu lepoties ar kaut kādu čaklumu vai kaut ko tam līdzīgu. Un darīt kaut kādu, tieksmi kaut ko darīt, nevis sēdēt un neko nedarīt. Un būt slinkam vai kaut kam tādam. Sevi nevajadzētu, jā, īpaši celt debesīs. Lepnums, iedomība, lielība, uzpūtība. Kur ir robeža, kad cilvēkam ir par maz lepnumu vai arī par daudz? Kur ir tā robeža, kad cilvēks vairs nav cilvēks, bet ir uzpūtenis? Iedomība. Es domāju, Liepnā nebūs tāda iedomīga. Mums no tiem pašiem Liepnas pagasta iedzīvotājiem tomēr 98% ir latvieši. Pamatā jau viss drīzāk lepni nekā iedomīgi. Malta rūza munā durzā zīd, nazinu, kai apīt. Tagad es labākoties strādājot pie tādiem saimniekiem, kas tā tēs maksāju nodokļus, visu atvelkot. Esmu priecīgs. Saimnieki labi ir. Darbs ir, vairāk jau neko nevajag. Un vēl maksājot nodokļus valstī. Kūdrasot, pursot mūsim un tagad atjaunojam kūdru. Kāpēc gan ne? Kāpēc ne ir jau, Kas tev patīk, kad varētu pateikt? Tas ir mūsējais. Jā, šeit purs man darbs priecē, ka man darbu dot. Es šeit strādāju 5 gadi, problēma nav nekāda. Ja tagad lietos nelīstot, iznāk sestdien, svētdien, arī būs jāstrādā. Jāstrādā. Kūdra jāvāc. Tu esi saticis tādu vārdu kā lepnība, kad iedomīgs? Nē. Neviens nav bijis tā? Nē, te tāda nav. Te tāda nav? Nē, te tāda nav. Uz 3x3 nometnes koncertu atnāksiet? Būs laiks jums sestdien? Tas ir cik toli braukt? Centrā. Nestrādē? Jā, ja nebūs jāstrādā, tā labprāt. Es domāju, ka lepnums latvietiem, es domāju, ka ja ir darbs cilvēkam, viņš normāli nodrošināt. Var dzīvot veselībā ir un man lepojas ar savu dzimto vietu, savu Latviju, ka es esmu te. Ka es esmu te. Govis slaucamās. Cik? 11. Daudz jau nav, tas jau nav daudz, protams, bet paplašinām bišķīt. Un tad 3 audzēmās telītes, vairāk nav daudz. Vai tev pateikt, kai tu dzīvoji? Nē, vai jā. Vai tev pateikt, kai tu dzīvoji? Munā priekšā pils jau zametās. Munā priekšā visi draugi siež. Siež un jūkus pliež. Īstenībā es gandrīz
Nu, ne jau katram, bet lielai daļai es zinu, piemēram, ja vēlamies, ja viņš atnāk, tad es arī apmēram zinu to, ko viņš vēlās. Viņa tādi. Tas arī tas ir tāds likums varbūt. Gan jau reiz pēc gadiem aizzīs visas vātis, kauju laukus melnos, zaļa zāle seks, tikai novakarē, skumjāki, kad prāti, dažā logā guni ilgi neaizdegs pietiek. 11. novembrī skautiņi gāja un laika Daugavā papīra kuģus ar degošām svecītēm, tā kā lai pieminētu brīvības cīnītāju dvēseles. Un es domāju, es ar to arī lepojos, kad es esmu latviete. Un mēs esam tik daudz pārcietuši, bet vēl joprojām esam mums ir sava valsts un neesam neko pazuduši. Mēs lepojamies ar latviešu valodu! Es arī! Jā! Jā! Noteikti! Lepnība vai augstprātība nozīmē, ka kāda nācija uzskata sev pārāk par citu, mēs zinām, ir nesus pasaules vēsturē visasiņainākās slepkavības, ja, un karus. Nu, bija viens spēriens un sāk kristies, un skatījos uz to mašīnu. Es domāju, ka tūlīt viss būs. Uguņi arī bija kopā? Nu, protams, ka bija. Nozibiņoja, viss nozibiņoja, un pēkšņi skatos, gāžās. Un par to mēs arī patiesībā tiekam brīdināti rakstos. Izvairīties no šādas lietas, kā no lepnības. Piemēram, Salamāna pamācībās mēs dzirdam diezgan skaudrus vārdus, ko Dievs saka par lepnību. Kam jākļūst pazudinātam, tas papriekš kļūst lepns un augstprātīgs. Augstprātība nāk priekš bojāējas. Mums, ka kompleksēni cilvēki ir lepni cilvēki. Un tādi, kas pat tieši varbūt, kuriem būtu ko lepoties, viņi nekad nav lepni. Saprātni par to, ar ko tu lepojies. Jo, ja tu to neesi izzinājis, ja tu to neesi sapratis, ja tas tev nav devis kaut kādu emocionālu gandarījumu, tad ar to ir grūti lepoties. Man bija dziļi iekšā nacionālisms latviskais, bet viņš bija tāds mazliet negatīvs. Un es neesmu negatīvs cilvēks. Man gribās būt par kaut ko, nevis pret kaut ko. Un tāpēc man bija svarīgi atrast kaut ko latvietībā tādu, lai es varētu būt par. Un tad, kad es beidzot saskāros ar folkloru, tad man pagāja tā maisam gals vaļā. Un jau 30 gadi, tā teikt, un vēl sēž folkloras ievirsē. Ja? Tas ir tas, jo tu vairāk kaut ko uzzini un zini, kāpēc ir vērts būt tādai mazai tautiņai zemes virsū vispār. Kāpēc ir vērts būt jebkurai tautiņai. Katrai tautiņā Dieviņš ielīdzis kaut ko tādu brīnišķīgu. Cilvēki mēs teikt, es esmu lepns par tevi. Tātad tas arī varētu nozīmēt, ka viņi arī priecājās. Ir kopā ar mani vai ar kādu, kurš kaut ko vai nu ir labi izdarījis vai ir kaut ko sasniedzis savā dzīvē. Es esmu lepns par to, ka es, neskatoties to, ka es cilvēks ar invaliditāti, kad es spēju izdarīt lietas, ko varbūt citi nevar. Arī varbūt dažkārt pat parasti cilvēki, kuriem nav šīs invaliditātes.